Esiet sveicināti, florbola draugi, otro vakaru pēc kārtas pieslēdzamies Lielvārdes novada sporta centram, kur šodien LV Florbola līgas regulārās sezonas spēlē vietējais Lielvārda Fatpipe uzņems viesus no Talsiem, Talsu novada sporta skolas Krauzers komandu. Un otrajā pārī Iļa Taratūtins ar numuru 15 un ar 30. numuru Ralfs Fritsons. Šodien nespēlēs ar 5 aizsargiem, kā tas ir bijis iepriekšējās spēlēs, bet kamēr es vēl par mājnieku sastāvu, tikmēr 3. spēles minūte un Lauris Kārkliņš ir spiests meklēt bumbiņu savos vārtos. Un te vēl viens vārtu guvums. Linārds Putniņš ir precīzs ar metienu no distances. Negribēju neko sliktu piesaukt Laurim Kārkliņam. Netiek līdz bumbai Jēgers. Šķērbergam labu metienu pozīciju un ar ķīveri atvaira šo raidījumu Kārkliņš. Labi nospēlē Mihailovskis, atbruņo viņš Švedenberga izgājiens. Mihailovskis vēl viena piespēle un lieliski darbojās. Polis atņem bumbiņu Švedenbergam, bet un lieliska Sāvina piespēle uz vārtu priekšu un jaunais Gremze ir tas, kas gūst vārtus. Nu, ja Talsiem abus vārtus guva jaunieši, tad ar ko līdzīgi. Labi jau, kad nepaspēja partners izkāpt lauku. Būtu skaidrs, kā sastāvu pārkāpumu. Komandas kapteinis. Šodien apsēs uzticēts Matīs Pēterim Polim. Un Polis dabū vēl vienu noraidījumu par pretinieku turēšanu. Ragovskis metiens labs un Kārkliņa atvairījums. Savins met un Savins iemet. Savins iemet 2-2 neizšķirts. Līdz ar to paliek neatbildēts jautājums, vai par pārkāpumu pret Gvido Grunbergu būtu. Savins tomēr arī pazaudē bumbu. Tagad Armands grūž pretinieku mugurā, bet lemj atkāpties. Tikmēr Talsi iet uzbrukumā un Andrejs Šķērbergs met bumbiņu vārtos. Ar muguru pret epizodi Armands Savins atgriezās aizsardzībā un līdz ar to tiek atstāts brīvs Andrejs Šķērbergs un Andrejs nokreisās. Uzvārtu priekšu un Bergmans netrāpa pirmo reizi pa bumbu, bet pēc tam atkārtots mēģinājums un Māris Bergmans gūst vārtus 4-2. Nu, tiešām atkārtojās vakardienas scenārijs. Tikai spoguļi. Taratūtins vai izdosies aizskriet rietā. Grunbergs brīvas pozīcija metienam. Labi atstāja vārtus Siliņš. Labā pozīcijā Uzuliņš. Aiziet poļi piespēlē līdz virsnītiem 3-3. Pretuzbrukums Šķērbergs apspēlē Fritsonu un tagad būs vēl viens noteikuma pārkāpums, kas pārauga soda metienā uz Lielvārdes vārtiem. Vārtu staps pēc Toma Akmeņa lauka metiena. Polis izcīna bumbu, metiens bumbiņi ir vārtos. Beidzot kapteinis savām 4 soda minūtēm pievieno arī precīzu metienu un mums atpakaļ cīņa par uzvaru šajā spēlē. Tikko varēja Toms Akmeņa lauks ar soda metienu praktiski dzēst visu intrigu noturot konkurentu kājās. Žukaļa metiens spēki arī iet uz beigām. Galvenais Grunbergs tikmēr tīri atbruņo pretinieks no bumbiņas un Nazāro metiens.
Iemetā aizprātā soda laikā. Tagad Mihailovska metiens. Sākās pēdējā minūte. Jēgers, Mihailovskis metiens. Bumba pie Siliņa. Marinēja pa ilgu kārkliņu vārtos. Tāds ir jautājums Lielvārdai. Kolis Kusiņa metiens vārdsargs bumbiņu atcita. Nazarovs, Kusiņš. Meklē vēl vienu piespēli un tur atkal ir pretinieks. Paliek 4 sekundes, Raitums met bumbiņu projām un tā ir uzvara Talsiem. Talsi uzvara ar rezultātu 4-3. Un turnīra tabulā atkal nostājās blakus, bet neaiziet garām Ķekavai. Abām vienāds punktu skaits, un tikmēr Lielvārdu Fatpipe komandai otro vakaru pēc kārtas sāpīgs zaudējums ar 1 vārtu deficītu.